mēs atrodamies ļoti viesmīlīgās telpās, un šeit notiek Harley-Davidson reklūzas sajūga instalācija. Reklūza ir amerikāņu sajūgu ražotājs, kas piedāvā sajūgas gan motocross motocikliem, offroad, kā arī turismu un Harley-Davidson motocikliem. Ir tā, ka Harley-Davidson dzinējiem ar paceltu jaudu ir reāla problēma, kad slīd sajūgs. Ar šī sajūga palīdzību var novērst visas Harley-Davidson vājās vietas. Tātad cieta roksvira un sajūgas slīdēšana. Oriģināli sajūgam ir 18 diski. Reklūzas Storkdrive sajūgam ir 31 disks iekšā. Šādas sajūgas, protams, neražo tikai un vienīgi Harley-Davidson dzinējiem. Tā saknes ir ļoti vienkārši no motocross motocikliem. Mūsdienās to izmanto gandrīz visas vadošās rūpnīcu komandas. Šodien mēs tam Harley-Davidson mocītim ielikām reklūzas sajūdziņu. Kopējās tādas atšķirības ir tas, ka Ferrado frikcijas disku skaits pirmkārt ir lielāks, līdz ar to viņi ir smalkāki, plānāki. Vēl viena no niansītēm ir nerūsējošā tērauda vadīklis, kas tiek ieinstalēts kurvī. Visiem tiem, kam ir vēlme mājās padarboties to savu mocīti, tos diskiņus ieteicams arī ražotājs iesaka viņus iemēt, kā minimums uz kādām 3 stundām. Tādā eļļā, ar kuru tiks braukts. Iegūmi no šāda sajūga ir, manā skatījumā, kā mehāniskam cilvēkam, tas, ka pirmkārt paliek sajūga hebelīts vieglāks, mazāks spēks jāpielieto, roka nenogurst tik ātri. Un otrs, tas, kad sajūga kurvs nedilst, jo paši diski viņi vairs nestaigā pa alumīnija vadīklām, bet pa ieliktnīšiem. Mājas apstākļos var veikt, bet tas ir tieši tāpatās kā ar vispārēju. No mājās tak zobus arī neviens nelabo. Ja cilvēkam ir vēlme un patīk skrūvēt un viņš kaut ko saprot, ok, nekāda problēma, skrūvē. Ja grib, mēs varam mainīt. Priekš tā ir izdomāt mehāniķi, profesija. Jāvalk ķiveru un jāmet ārā.